Katru gadu Latvijā viens cilvēks izlieto aptuveni 2200 plastmasas maisiņus, no kuriem trešā daļa nonāk dabā. Lai saglabātu savu pozīciju kā vienam no līderiem ekoloģijas jautājumos, Statoil bija nepieciešams veikt izglītojošu kampaņu, kas mainītu patērētāju maisiņu lietošanas paradumus uz vidē draudzīgākiem un vienlaicīgi saglabātu Statoil augsto servisa uztveri. Apskatot cilvēku pirkšanas paradumus Statoil, varēja novērot, ka papildus degvielai pircēji parasti nopērk 1 līdz 2 papildus vienības. Tāpēc radās jautājums, kāpēc patērētāji izmanto maisiņus, ja to, ko viņi nopērk, uz mašīnu ļoti viegli var aiznest ar rokām? Tika nolemts izmantot mēdījus, kas atrodas pāris sekundžu attālumā no kases, tāpēc tika izmantoti tikai veikalu mēdīji. Pārdevējiem tika izdalīts tēkrakli ar kampaņas jautājumu, un papildus kā servisa standarts tika ieviests jautājums pircējiem par maisiņa nepieciešamību, nevis automātiski maisiņa izsniegšanu. Kampaņas periodā izsniegto maisiņu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinājās gandrīz uz pusi – 42%. Turklāt maisiņa apjoma kritums nav skaidrojams ar klientu patēriņu kritumu, jo veikalā veikto pirkumu skaits šajā posmā bija pat par 1% lielāks. Papildus tam, Statoil kampaņa bija viena no pirmajām, kas aizsāka tēmu par saprātīgu plastmasas maisiņu izmantošanu, kas nodrošināja papildus bezmaksas publicitāti.